Tā, nu viss, nu īsti nāc iekšā. Viss, paldies, ka uzaicināji. Domāju, ka jāstāv būs gaitenī. Sveiks, lai dzīvo! Jā, sveiks. Īsts pavārs spiediens. Laucētas rokas, zini, šitā tā kā. Kā jūra, ka pa ūdeņiem daudz dzīvojušās. Tie katlie visi ar karstamos ar eļļām apbrizgāti šitā sadedzināts. Nu, monolītam tāds arī, man liekas. Monolīta no eļļiņas dabīgās, no Johnsona. Sveiks, lai dzīvo. Tā bija tad bišķi atkal cita struktūriņa. Tur, kas spied cauri, roka izslīd, zini, kā šitā. Kā tev, Ivar, ar gatavošanu? Tu jau teici, Vispār gatavošanu man patīk gatavot. Es gatavoju daudz, bet es gatavoju nevis pēc pavāra schēmām visām. Es gatavoju vienkārši bēru visu iekšā un tad skatos, kas sanāk. Otrais es savu veidienu nevaru atkārtot, kā saka. Tas sanāk, ka muļķis varka laikam visu iekšā un uz... Nu, nē, tik tā ka arī nav, bet jā, redz, viņš kā profesionāls smadzeņas šitā tā neatcer patīk, tā bišķi izskait. Melnu cimdiņu. Komentāros bija, kura cimdiņa, tas bija vienreizēja akcija. Nē, tas Labi, bet reāli, ja tā runājot, kura cimdiņa, it kā mēs savās mājās esam, nav tā, ka mēs ražojam tādu priekš kaut kādu tur priekš klientiem pelnīt naudu. Es uzskatu, ka mājās ja to taisīt ar rociņām arī. Nu jā, bet mēs jau priekš skatītājiem tagad rādām. Rādām, bet nu viņi jau neēdīs. Viņi tikai pasiekaloties, neizskriet uz virtuvīti pēc reltām pačikas pakaļ. Nu, ko tev patīk gatavot īsti? Tā, vispār, ko patīk gatavot. Viselementārākais ēdiens, ko man patīk gatavot, ir steiciņi. Tur tā pa pusotrā minūtītē uzčukstini un gatavs principā. Bišķi piemet timjānīt, kaut ko tādu, kādu ciplociņu, folijā pāris minūtītes pastāv. Labi, klausies, kur otrs cimds? Mums uz diviem viens ir?